Labdien visiem! Šodien prieks jūs redzēt. Redzu jau vairākus pazīstamus vārdus, prieks redzēt arī pirms tam sastaptas sejas. Es esmu Ilze Mazpane, Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts metodiķe un atbildu par vidusskolas kultūras mākslas kursu skolotāju tādu metodisko atbalstu. Un šodien būšu kopā ar jums. Un tad šobrīd, lai tā teikt, atbalstītu runāšanu, un lai jums būtu arī vieglāk visu uztvert un saprast, es dalīšos ar prezentāciju. Nu, lūk, tātad laipni lūdzu jūs ievad seminārā par vērtēšanu, jeb citiem vārdiem skolēnu mācību sniegumu vērtēšana, vidusskolas kursos kultūras pamati, kultūra un māksla 1, kultūra un māksla 2. Tātad šodien tieši atsevišķi par to, kas notiek kultūrā un mākslā vidusskolā. Un pirms mēs ķeramies klāt, iepazīstināšu tiem, kuri vēl nezina mazliet ar sevi, kādēļ es šeit esmu. Tas, ko es šobrīd daru, tātad esmu Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts metodiķe vidusskolas kursiem, mācību jomā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā. Tāpat arī savos 40 gados esmu atgriezusies studentas kurpēs, lai papildinātu arī papildinātu savu saturisko bagāžu un studēju maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā vizuālajā komunikācijā. Un patstāvīgi nodarbojos arī ar mākslas praksi un esmu performances māksliniece. Tā kā ceru, ka visas šīs 3 lietas, ko es paralēli daru, saslēdzas kopā, lai varētu arī atbalstīt jūs. Un tāpat arī iepriekšējā pieredze par to runājot, esmu bijusi, protams, skolotāja, mācījusi kultūru un mākslu 1 kursu tieši ar padziļinātu teātru novirzienu, un sen atpakaļ esmu bijusi arī latviešu valodas un literatūras skolotāja 7., 8., 9. klasei. Tāpat esmu bijusi arī metodiķe projektā Skola 2030, un tur mēs kopā ar kolēģiem esam izstrādājuši kultūru un māksla 2 kursa saturu, par ko ir gana labas atsauksmes. Tāpat arī esmu līdzautore vairākiem metodiskajiem līdzekļiem, piemēram, kā attīstīt caurviju prasmes, tāpat arī rokas grāmatu skolēniem, kā sagatavoties eksāmenam un citi. Tāpat man ir pieredze arī valsts pārbaudes darba, tad kultūrā un mākslā standartizēšanā un vērtēšanā. Esmu bijusi arī pedagoģa profesionālās pilnveides satura veidotāja un īstenotāja, tātad gan izstrādājusi programmu, gan arī pati vadījusi daudz dažādus seminārus, webinārus, kursus, mācības. Vēl pirms tam esmu bijusi arī pedagoģa profesionālā atbalsta eksperte, jeb kuratore iespējamajā misijā programmā, kas sagatavo jaunos skolotājus, un esmu bijusi kuratore tieši mākslu un latviešu valodas skolotājiem. Un vēl ļoti, ļoti sen, kad es uzsāku savas darba gaitas, tad nebija vēl izglītība, nebija vēl tik tālu tikusi. 7 gadus nostrādāju arī radošu darbu reklāmā, kur domāju idejas reklāmām un rakstīju tām tekstus, scenārijus un tam līdzīgi. Un šobrīd, iepriekšējo pieredzi saslēdzot kopā un turpinot izglītoties un attīstīties, ceru, ka varēšu jums būt labs atbalsts jūsu pedagoģiskajā praksē. Lūk, un tad šobrīd par to, ko mēs šodien darīsim. Un seminārā sasniedzamie rezultāti mums ir 4. Tātad vispirms iepazīties, to mēs nedaudz izdarījām, vismaz es no savas puses. Tālāk mūsu sadarbības gaitā ceru arī iepazīties ar jums vairāk. Un tātad arī aktualizēt valsts metodiķu komandas lomu jūsu pedagoģu atbalstā, kas ir tas, ko mēs darām un ko mēs darīsim, un kas atkal ir tas arī ļoti svarīgi zināt, ko mēs nedarām un ko mēs nedarīsim. Otrais sasniedzamais rezultāts būtu aktualizēt pilnveidoto vērtēšanas vadlīniju principus, tātad tādas vispārīga informācija, lai atsvaidzinātu atmiņā pašu būtiskāko.
Tad šodien mums ir paredzēts arī modelēt formatīvo un summatīvo vērtēšanu ar piemēru viena temata ietvaros, un visbeidzot arī apkopot secinājumus par to, kas būtu darāms turpmāk, jo mūsu sadarbība vēl turpināsies, un no mums visiem kopā atkarīgs ir tas, kādā gultnē tas ievirzīsies. Un es ticu un ceru, ka tas būs vislabākajā iespējamajā veidā. Nu, lūk. Un, lai šos sasniedzamos rezultātus mēs tiešām sasniegtu, ko tad mēs darīsim? Tātad vispirms mūs sagaida neliels ievads par valsts metodiķu lomu pedagoģu atbalstā. To ir svarīgi atcerēties, kad jums rodas kāds jautājums saistībā ar mācīšanu, pie kā vērsties, vai vērsties pie mācību pārziņa, vai vēlreiz izšķirstīt un pārlasīt skolas vērtēšanas nolikumu, vai arī sazināties vai piedalīties kādā no mūsu organizētajiem pasākumiem. Tad tātad mēs arī aplūkosim jautājumus, atbildes un piemērus tieši kursā kultūras pamati saistībā ar vērtēšanu, jo kultūras pamati noteikti ir tie, ko jūs, kurs, ko mācat jūs visvairāk. Tā tad varētu attiekties uz visiem, un kā zināms, Skola 2030 programmu paraugos kultūras pamatu un arī kultūra un māksla viens ir diezgan līdzīgi, līdz ar to tie, kuri māca kultūra māksla viens, arī šis būs noderīgi. Un piesakoties šim semināram, jums bija iespēja un lūgums arī atbildēt, tas ir uzdot jautājumus, un šos jautājumus es esmu apkopojusi, un tad uz tiem arī būs sniegtas atbildes un piemēri tieši kultūras pamatu ietvaros. Nu, un visbeidzot, kas varbūt varētu būt tāds vispraktiskākā daļa un viss uzreiz iespējams noderīgākā, tātad temata kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā, tātad kursa kultūras pamati, pirmā temata plāna analīze un secinājumi. Tātad jums būs iespēja iepazīties ar vienu versiju, kā šo tematu var plānot, ietverot formatīvo, summatīvo vērtēšanu un arī tātad snieguma līmeņa aprakstus un vienu summatīvo darbu. Ceru, ka tas jau izklausās pietiekami interesanti, kārdinoši un noderīgi, un tāpēc, tā teikt, nevilksim gumiju un ķersimies klāt. Tātad pirmais, tātad būtu svarīgi mums kopīgi saprast, kas tad ir valsts metodiķa darba pienākumi, tātad mani pienākumi, un kā un caur ko es varu jūs atbalstīt. Tātad, nu, pirmkārt, valsts metodiķis veic vidusskolas kursu kultūras pamati, kultūra māksla 1 un kultūra māksla 2 pedagoģu profesionālās pilnveides vajadzību izpēti. Tādēļ katru reizi, kad jums ir kāds jautājums vai iespēja piedalīties kādā aptaujā, noteikti lūdzu to darīt, jo mēs šos datus uztveram ļoti nopietni un izmantojam tālāk darba plānošanā. Tātad otrs veidot sistemātisku sadarbību ar novadu metodiķiem, lai nodrošinātu vienotu tātad šo 3 kursu saturisko un pieejas attīstību. Tātad veidot sadarbību arī ar skolotāju profesionālajām asociācijām un biedrībām. Tāpat arī mēs veidojam sadarbību ar mākslu un kultūras augstskolām. Un tāpat arī valsts metodiķu darba pienākumos ietilpst pāraudzīt metodiskā atbalsta materiālu izstrādes grupas, tātad, kas attiecas tieši uz kultūras mākslas vidusskolas kursiem. Tāpat arī mēs pārnesam un integrējam labāko starptautisko praksi un izvērtējam saturiskos un pieejas pētījumus un informējam jūs, pedagogus, par inovācijām, mācību saturā un pieejā. Un tāpat arī apzinām un popularizējam labo praksi, tās pārneses starp skolotājiem, tādēļ aicināsim jūs arī dalīties ar to, kā jums iet, un svarīgi noteikti arī ar to, kā jums neiet, jo no kļūdām mēs varam mācīties vislabāk. Un tādēļ aicinu arī mūs kopīgi veidot tādu lielo mūsu kultūras mākslas kopienu, kurā mēs jūtamies brīvi, dalāmies ar to, kā ir patiesībā, kā ir realitātē, lai tad mēs varam arī, nu tā teikt, jo vienīgā vieta, kur mēs varam kaut ko labu izdarīt, ir realitāte, vai ne? Nu, un visbeidzot arī es koordinēšu skolotāju mācīšanās kopienu, kur jums būs iespēja pieteikties, un skolotāju istabas skolu LV vidē, kur jums būs iespēja apmainīties ar aktualitātēm savā kursā, saņemt, tātad tikt informētiem par jaunumiem, diskutēt un tam līdzīgi.
Tātad tas par valsts metodiķa pienākumiem. Un domājot arī par valsts metodiķu pienākumiem, šodien gribēju piedāvāt mums vispār semināram tādu analoģiju ar zupu un zupas vārīšanu. Ceru, ka jūs esat paspējuši paēst pusdienas, un šis jums, tā teikt, nerada graušanas sajūtu vēderā, bet kāpēc zupa? Es kā valsts metodiķi, protams, ka nevarēšu jums katram nu, tā teikt, izvārīt jūsu zupu un piegādāt jums nepieciešamos resursus. Skaidrs, ka katrā skolā jums arī kā skolotājiem ir savi resursi, atšķirīgi skolēni, atšķirīga pieeja un, kā teikt, garšas izjūta, kā jūs savas stundas iznesat klasē. Un līdz ar to mana atbildība būtu dot tādus vispārīgus principus, atbalstīt jūs, lai jūs varat izvārīt sev, saviem skolēniem visvajadzīgāko, pilnvērtīgāko, tātad uzturvielām bagātāko un garšīgāko zupu. Un, kas attiecas uz vērtēšanu, tad jāsaka tā, ka, ja mēs domājam par zupas vārīšanu, tad formatīvā vērtēšana būtu kā zupas garšošana procesā. Varbūt mēs gribam pievienot sāli, varbūt trūkst vēl kāda sastāvdaļa vai kāda cita garšviela, tad to mēs darām. Kamēr zupu vēl vārām, tad mums ir iespēja to sniegumu uzlabot. Bet tad, kad ir pienācis tas brīdis, ka zupa jāliek galdā un jāpasniedz vīra mātei vai sievas mātei vai vēl kaut kam, tad tā ir tā summatīvā vērtēšana. Tad ir tas spriedums, kad jau vairs īsti neko mainīt nevar. Tā kā es esmu šeit, tādā asociācijās domājot, lai palīdzētu jums katram izvārīt to zupu, kas tieši jums vislabākā. Lūk, dosimies uz priekšu. Un tā tad ķersimies pie vērtēšanas. Tad, kas šobrīd ir aktuāli vērtēšanā un no jūsu jautājumiem, ko iesūtījāt aptaujā, tad jāsaka, šie bloki ir tie visaktuālākie, ko jūs minat. Tātad formatīvās un summatīvās vērtēšanas saistības, solo taksonomija, kombinētie pārbaudes darbi mācību gada beigās, radošo darbu vērtēšana, svērtie vērtējumi, pārbaudes darbu piemēri, efektīva atgriezniskā saite, digitālie rīki pārbaudas darbu labošanai un snieguma līmeņu aprakstu veidošana. Noteikti ir vēl, bet skaidrs, ka mums no kaut kā ir jāsāk. Un nevelti šajā slaidā ir trīs bloki iekrāsoti atšķirīgā krāsā. Tie ir tie, kam tieši šodien klāt mēs neķersimies, bet ar tiem mēs rūpīgi strādāsim mācīšanās kopienās. Taču, kas attiecas uz tiem varētu teikt, lillīgi pelēcīgajiem blokiem, tiem visiem šodien mēs pieskarsimies. Un, kas attiecas uz efektīvu atgrieznisko saiti, pārbaudas darbu piemēriem un formatīvās un summatīvās vērtēšanas saistību, tad varētu teikt, bet ne tikai pieskarsimies, bet jau iesim mazliet dziļāk. Lūk, tas par to, kādas ir jūsu vajadzības un kā šis seminārs uz tām gatavojas reaģēt un atbildēt. Lūk. Un šajā brīdī aicinu jūs sagatavot pierakstus vai kādu kladīti, vai arī varbūt jūs to darāt elektroniski. Ja elektroniski, tad pēc tam būs ērtāk iekopēt. Tātad, kāpēc? Tātad sagatavot pierakstus, kur jūs klausoties un pieredzot šo semināru, tātad varētu fiksēt atziņas, idejas un jautājumus. Un semināra beigās mēs lūksim arī ar tiem dalīties, tātad tos iesniegt. Vispirms domājot par vērtēšanu, svarīgākais būtu atcerēties, ka vērtēšana ir patiesībā, kas ir tā vārda sakne no darba. No vārda vērtība. Tātad vērtēšana ir vērtības piešķiršana kaut kam. Un būtu ļoti svarīgi atcerēties, ne tik daudz domāt par to, cik tu šodien dabūji, vai cik es savam skolēnam ielikšu, vai kādi procenti, vai kādas atzīmes, bet drīzāk, ko tu šodien iemācījies un kas tev vēl ir jāapgūst. Un tā tad arī tā būtu tā svarīgākā lieta, ko atcerēties par vērtēšanu. Ja viss pārējais ir aizmirsies, tad mēs noteikti sākam no šī. Un domājot par to, ko ir svarīgi atcerēties
Nu, plānojot vērtēšanu, tad jāsaka tā, ka vienīgais nu, tāds valsts obligātais dokuments mums visiem ir valsts izglītības standarts. Šajā prezentācijā arī jums būs pieejama saite, tātad, kas ir ministru kabineta noteikumi publicēti portālā Likumi LV. Un, protams, jums ir saistoša arī skolas vērtēšanas kārtība, bet atšķirība ir tā, ka jūs kā pedagogs skolas vērtēšanas kārtībā un tās izveidē varat arī iesaistīties. Tātad šīs ir divas lietas, ko jums obligāti jāņem vērā. Un tālāk, ja mēs virzamies uz labo pusi, tad mācību programmas paraugs vai jūsu izveidota autora programma ir atbalsta materiāls, ko jūs varat izmantot, varat arī neizmantot un veidot savu, pielāgot savām vajadzībām, saviem skolēniem. Bet, sakot, tas noteikti nav tas, kam jāsako pēc burta. Tāpat jums ir pieejams atbalsts arī mācību līdzekļu paraugi, ko varat ņemt un izmantot, pielāgot savām vajadzībām, attīstīt un tam līdzīgi, kas atrodami e-vidē mapē LV. Nu, protams, arī metodiskie ieteikumi mācību satura apguvē un vērtēšanā, kas tieši attiecas uz mums kā skolotājiem, kā vēl efektīvāk mācīt, arī tie ir atrodami mapē. Nu, lūk. Un kad mēs esam ņēmuši vērā visu iepriekš minēto, tad ir mūsu darbs izveidot pašiem savu tematisko plānu, jeb temata plānojumu, kurā, protams, ietilpst arī vērtēšana, formatīvā, summatīvā, un no tās tad izriet tālāk no šī plāna izriet skolotāja plānota stunda. Tā kā šo ir vēlreiz vērts atcerēties, it kā visiem zināms un labi saprotams, bet vienmēr labi zināt, kas ir obligāts, kas ir izvēles, ko mēs varam pielāgot, kas ir mūsu atbildība, kur tāpēc mēs varam arī meklēt atbalstu un par ko. Nu, lūk. Par mācību sniegumu vērtēšanas veidiem pavisam īsi vēlreiz atgādinu. Tātad formatīvā un summatīvā vērtēšana. Tas ir tas, kam šodien mēs īpaši pievērsīsimies. Tātad runājot par formatīvo vērtēšanu, kam mēs liekam īpašu uzsvaru, tātad tā nodrošina skolēnam un pedagogam atgrieznisko saiti par skolēnu tā brīža sniegumu attiecībā pret plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Un tā skolvadības sistēmā var atspoguļoties kā procenti, ieskaitīts, neieskaitīts, var cekot, bet tas ir saskaņā ar skolas vērtēšanas kārtību. Ja jūs mums kā valsts metodiķiem uzdodat jautājumu, kā mums darīt, tad mēs nevaram atbildēt, jo tad tur ir jāskatās jums pašiem skolas vērtēšanas kārtībā. Kas attiec uz summatīvo vērtēšanu, tātad to veids, lai novērtētu un dokumentētu skolēnu mācīšanās rezultātu atkal pret sasniedzamajiem rezultātiem, un to vērtē tātad to īsteno pedagogs vai arī, teiksim, kādu mācību noslēgumā, piemēram, 9. klasē ar eksāmeniem, tagad Valsts izglītības attīstības aģentūra, bijušais VISC, ja, un tātad mācīšanās posma noslēgumā. Un tas savukārt notiek 10 ballu skalā. Vēl mums ir divi citi mācību snieguma vērtēšanas veidi, tātad diagnosticējošā un monitoringa. Diagnosticējošā būtu svarīga tajā brīdī mums kā pedagogiem, ja mēs satiekamies ar jaunu klasi, nezinām, kādas ir viņu zināšanas prasmes, tad noteikti ir vērts tādu veikt, lai izvērtētu un tālāk varētu plānot savu darbu pēc iespējas efektīvi un nebūtu jātērē, teiksim, mēnesis laika vispār taustoties un saprotot, kur skolēni ir. Protams, monitorings arī ļoti būtisks, ko var veikt Valsts izglītības attīstības aģentūra vai izglītības iestāde, ja grib pārliecināties par skolēnu sniegumu un mācību procesa kvalitāti. Skola, piemēram, var izvirzīt īpaši attīstāmas kādas, piemēram, caurvīju prasmes un tad monitorēt, kā skolēniem ar šo veicas. Lūk. Tātad tas tāds atgādinājums. Un vērtēšanas veidi secībā, protams, arī ļoti loģiski. Sākam ar diagnosticējošo vērtēšanu, secinām, kas izdodas, kas neizdodas un kā mums, kā pedagogiem, tālāk plānot procesu. Tad mācīšanās procesa laikā mēs sniedzam
atgrieznisko saiti un skolēnus vērtējam formatīvi, tātad sniedzot informāciju, kas viņiem izdodas, neizdodas un ko tālāk darīt. Un savukārt summatīvajā vērtēšanā mēs pārliecinamies, kā tad ir sasniedzamais rezultāts, nu, un pēc tam tad, nu, to uzlabot pagaidām, nu, iespējas nav. Bet bija iespēja skolēniem uzlabot savu sniegumu, protams, visas mācīšanās procesa laikā. Nu, lūk. Un tad ļoti svarīgi būtu atcerēties arī par to, ka par vērtējumu biežumu mācību laikā vienojas katras izglītības iestādes pedagogi un apraksta izglītības iestādes vērtēšanas kārtībā. Tātad, ja jums ir jautājums, cik bieži jāvērtē vai kā jāvērtē, tad vispirms skatieties savā vērtēšanas nolikumā, jeb izglītības iestādes vērtēšanas kārtībā, jautājiet mācību pārzinim un tam līdzīgi. Savukārt, vērtēšanas darbus un vērtēšanas kritērijus nosakat jūs kā skolotājs, ievērojot mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus, priekšmetu programmā ieteiktos sasniedzamos rezultātus un, protams, izglītības iestādes izstrādāto skolēnu mācību sniegumu vērtēšanas kārtību. Un ļoti svarīgi, lai visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrs, kuri vērtējumi ir summatīvi, kuri formatīvi, kāpēc un kā arī kādi sasniedzamie rezultāti tiek vērtēti un pēc kādiem kritērijiem. Tātad komunikācija noteikti ir nu, tas izšķirošais, kas beigu beigās var mūsu darbu padarīt vieglāku, efektīvāku un tam līdzīgi. Nu, lūk, un par formatīvās un summatīvās vērtēšanas saikni, ja atceraties, viens no blokiem, kas arī jums ir bijis aktuāls, tātad ir ilustratīvs piemērs šeit, un tātad, ja mums ir, nu, kāds temats, tad mācīšanās laikā, piemēram, mēs saprotam, nu, sākumā, kādi ir sasniedzamie rezultāti, piemēram, mums tie tematā ir 4, tad mācīšanās gaitā mēs veicam vienu formatīvo vērtējumu, piemēram, ja, pārliecinoties par 1. un 2. sasniedzamo rezultātu, pēc tam turpinām mācīties, pārliecināmies par 3. un 4. Nu, un visbeidzot, tad summatīvajā vērtēšanas darbā ir visi šie tātad uzdevumi, kas attiec uz visiem šiem 4 sasniedzamajiem rezultātiem. Līdz ar to skolēnam summatīvajā vērtēšanas darbā nav nekas pilnīgi no nulles jauns vai pārsteigums. Tas nav arī nekas tāds, kas nav, ko skolotājs nav mācījis šajā tematā. To ir ļoti būtiski atcerēties, ka mēs vērtējam ne to, kas ir mācīts varbūt vai būtu jāzina jau iepriekšējās klasēs, bet tikai to, ko mēs esam mācījuši šajā konkrētajā tematā. Nu, lūk, un tad piemērs arī no kultūras pamatu kursa. Tātad, domājot par 1. tematu, viens summatīvais darbs varētu būt un ceļš uz to šāds. Tātad pirmais formatīvās vērtēšanas darbs varētu pārliecināties par to, vai un kādā mērā skolēni prot skaidrot sabiedrības vērtības, analizējot mākslas izpausmes dažādos laikmetos. Pēc tam arī būs iespēja mums pārliecināties, kā to var izdarīt reāli klasē, pētot tātad temata plānojumu. Otrs summatīvās vērtēšanas darbs varētu attiekties uz sasniedzamo rezultātu, ka skolēni secina, kādas ir sakarības starp mūziku, teātri un vizuālās mākslas izpausmēm dažādos laikmetos. Un summatīvās vērtēšanas darbā tātad abi šie sasniedzamie rezultāti arī ir tie, kas nosaka uzdevumus. Skaidrs, ka pēc katra formatīvā vērtēšanas darba skolēnam jāsaņem atgriezniskā saite par to, kas izdodas, kas vēl nē un kas būtu darāms tālāk. Un kā to mums ir iespējams izdarīt, lai mēs nenoraktos darbos un nepārdegtu arī nedaudz vēlāk. Tātad būtiski atcerēties arī par mācību sniegumu vērtēšanas kārtību un kas ir tas, ko izglītības iestāde izstrādā mācību sniegumu vērtēšanas kārtībā un ko tad tā nosaka. Tātad šis nozīmē arī to, ko jūs varat prasīt no savas skolas mācību sniegumu vērtēšanas kārtības.
to lasot vai jautājot skolas vadībai. Tātad, ja ir jautājumi par to, kā tiek iegūts vērtējums mācību gada noslēgumā, kādā veidā tiek izteikti formatīvie vērtējumi, kādā veidā tiek izvērtēta un dokumentēta skolēnu izaugsme un ieradumi, kā pedagoģi izglītības iestādēs saskaņo summatīvās vērtēšanas un diagnosticējošās vērtēšanas plānojumu, vienā dienā plānojot ne vairāk kā 2 summatīvos darbus, tāpat arī kā par mācību sniegumu vērtēšanas kārtību informē izglītojumos un vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kā var iegūt iepriekš neiegūtus summatīvos vērtējumus, kā var uzlabot sniegumu mācību gada noslēgumā un citus izglītības iestādē būtiskus skolēnu sniegumu vērtēšanas jautājumus. Jūs tātad varat un vajadzētu jums būt skaidram no mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības, kas ir skolā. Un būtiski atcerēties, ka vērtēšanas kārtība ir saistoša gan skolēniem, gan skolotājiem. Tādēļ arī skolai ir jāpārliecinās, ka kārtība tiek ievērota un, protams, kārtībā jāiekļauj reāli izpildāmi nosacījumi. Un otra lieta, ko ir ļoti svarīgi atcerēties par šo, tātad par vērtējumu sniegumu vērtēšanas kārtību, svarīgi laicīgi komunicēt ar skolēniem un arī viņu vecākiem, lai pēc tam pēc iespējas nerastos pārpratumi un visiem viss būtu skaidrs un varētu sarunāties un saprast, kādēļ vērtējums ir tāds un kādēļ šāds. Nu, lūk, tas par to, kuriem jautājumiem vajadzētu būt jūsu skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā. Nu, lūk, un šobrīd mazs jautājums, to es lūdzu jums padomāt. Līdz šim dzirdētajā vai izdevās jau piefiksēt kādas atziņas, idejas vai jautājumus? Un, ja tādi jau ir, tad lūdzu jau droši varat tos iekopēt iepriekš publicētajā saitē. Un tad dosimies uz priekšu. Tātad šobrīd pievērsīsimies jūsu iesūtītajiem jautājumiem, atbildēm un piemēriem. Un jāsaka tā, ka turpināšu atkal es stāstīt. Ja jums rodas tātad kādi jautājumi vai atziņas vai idejas, tad droši pierakstiet tās un dalieties ar tām tātad minētajā dokumentā. Saiti publicēju es pirms brīža jau mūsu tērzētavā. Un, ja ir kādi ļoti degoši jautājumi, tad mēģiniet rakstīt mūsu šī semināra tērzētavā. Kolēģi mēģinās tad arī un centīsies uz tiem atbildēt. Nu, lūk. Un šobrīd tad par jautājumiem, atbildēm un piemēriem. Tātad, ko vērtējums atspoguļo? Tātad, vērtējums atspoguļo tikai zināšanas, prasmes un izpratni, kas apgūta mācību stundās. Kā jau minēju, ne to, ko skolēni apguvuši pāris gadus iepriekš, arī ne uzcītību vai uzvedību, bet pieņemsim, ja mēs domājam par kursiem kultūras pamati un kultūra māksla 1 un kultūra māksla 2, tad vērtējam zināšanas, prasmes un izpratni, kas noteiktas vidusskolas standartā. Un mūsu jomā arī aktuālas ir 3 caurviju prasmes, tātad jaunradi un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās un sadarbība. Par to, kā tās var vērtēt un mācīt, joprojām atgādinu par metodisko līdzekli, kā attīstīt caurviju prasmes. Nu, un ja agrāk dažādās skolās, klasēs un priekšmetos atšķīrās vērtēšanas kritērija un pieeja, un skolotāji mēdza vērtēt arī uzcītību, darbu izpildi un citus aspektus, tad šobrīd mēs fokusējamies uz tieši prasmēm, zināšanām un izpratni. Par to, ko darīt ar uzvedību, mazliet vēlāk. Tā. Nākamais. Kas ir vērtēšanas galvenā sastāvdaļa? Tātad tā ir efektīva atgriezniskā saite. Un atgriezniskās saites un formatīvās vērtēšanas būtība ir atbalstīt skolēnu mācību procesā. Tātad atbalstīt un dot viņam iespēju uzlabot savu sniegumu. Tātad skolēnam ir iespēja uzlabot savu sniegumu visu mācību laikā, un tad summatīvajā darbā viņš parāda, ko tad viņš ir, cik tālu viņš ir pavirzījies. Nu, lūk, un piemērs no mūsu jomas būtu tātad kultūras pamati. Pirmais temats - kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā. Iedomāsimies, ka skolēni grupās pa 3 izvēlas 3 līdz 4 laikmetus teātra vēsturē. Tātad
un, izmantojot digitālo laika līniju par teātra vēsturi un citus resursus, veido aprakstus par šiem periodiem. Taču pagaidām viņiem ir vēl grūtības interpretēt teātra darbu vēstījumu. Nu, tad skolotājs sniedz atgrieznisko saiti, kā vēl trūkst un kas būtu uzlabojams, kā arī demonstrē labos piemērus un sniedz cita veida atbalstu. Nākamajā reizē, kad skolēniem ir iespēja darbu uzlabot, piemēram, viņi veido līdzīgu darbu par vizuālo mākslu, viņi jau zina, kam ir jāpievērš uzmanība. Jāsaka, ka tieši interpretācija ir diezgan izaicinoša prasme, jo tā nav tikai satura atstāsts, bet tā ir prasme savā ziņā lasīt starp rindiņām un pateikt darba, noformulēt darba, nu, tādu galveno domu vai vēstījumu. Tādēļ arī tas šeit ir minēts. Nu, lūk, un mazliet atgādinājums par atgrieznisko saiti kā tādu. Tātad, kas tā ir? Tātad tā ir informācija, kuras mērķis būtu mazināt plaisu starp to, kā ir tagad, un to, kā ir jābūt vai kā varētu būt. To ir teicis Džons Hatijs, izglītības pētnieks un zinātnieks, un savukārt vēl viens ļoti zināms izglītības pētnieks un zinātnieks Grants Vigins saka, ka atgriezniskā saite ir informācija par progresu ceļā uz konkrētu mērķi. Nu, iespējams, ka šo mēs jau zinām, bet ir vērts vienmēr atcerēties, ja ir jautājumi, kas tad ir atgriezniskās saites būtība. Arī es personīgi laiku pa laikam pie šiem vienkāršajiem citātiem atgriežos, un tie gana daudz sakārto. Un tālāk tātad domājot par efektīvu atgrieznisko saiti, kādam būtu jābūt tās saturam un formai. Tātad no satura viedokļa mēs atbildam atgriezniskajā saitē, kur es eju, tātad kāds ir mērķis, kā es eju, jeb kur šobrīd atrodos attiecībā pret mērķi, vai, nu, runājot tā kā no skolotāja pozīcijām, kur tu kā skolēns šobrīd atrodies attiecībā pret mērķi. Un trešais, ko tālāk, vai kā tieši es varu tikt līdz mērķim pilnībā. Tātad sniedzot atgrieznisko saiti skolēnam gan par to, kur viņš atrodas attiecībā pret sasniedzamo rezultātu, gan arī, nu, kāds varētu būt varbūt tas process, kas palīdzētu viņam virzīties tālāk. Svarīgi par atgriezniskās saites formu ir teikt, ka tai jābūt konkrētai, tātad vienmēr saistībā ar nodarbības, jeb stundas mērķiem un kritērijiem, tātad konsekventai. Tai jābūt laikā, tā tad nav jēgas to sniegt pēc ilga laika. Tai vajadzētu būt pēc iespējas uzreiz un regulāri izmantojamai. Tātad, kas ir izdevies, kas jāizlabo, viena, divas detaļas, un noteikti dot laiku arī uzlabot. Un, protams, cieņpilnai tātad ne par personu, bet ar ticību, ka skolēns paveicis labāko, ko tajā brīdī ir varējis. Nu, lūk, un svarīgi atcerēties, ka atgriezniskā saite tātad ir viss iepriekš minētais, bet tas nav padoms vai uzslava vai diploms, atzinība, atzīme, bažas, kas reizēm nolasāms mūsu ķermeņa valodā, vai reizēm ir tāda smaga nopūta, ja, ko arī dzird un skolēni uztver un arī vienkārši īkšķis uz augšu īsti mums nepasaka, piemēram, neatbild uz jautājumu, kur tālāk vai ko tālāk darīt. Tas mums var palīdzēt mazliet, bet pilnvērtīga atgriezniskā saite tā īsti vēl nebūtu. Nu, lūk. Un arī kā tad skolotājiem pārliecināties, cik kvalitatīvi viņš sniedz atgrieznisko saiti te no tātad saucamā SEEDS, jeb Startautiskā izglītības inovāciju centra publicētais tāds snieguma līmeņa apraksts, tā teikt, mums pašiem, pašvērtējumam. Nu, pieņemsim, ja mēs to darām labi, tad mēs dodam skolēnam atgrieznisko saiti pret sasniedzamo rezultātu, un rezultāts ir tāds, ka skolēns saprot, vai stundas mērķis ir sasniegts, un saņem atbildi uz jautājumu, ko darīt ne tikai ar rezultātu, bet arī ar mācīšanās procesu. Un šim tad noteikti vajadzētu viņu arī motivēt to darīt, jo ja es zinu, kas man jādara, un tas ir manā, teiksim, spēju robežās, tad kāpēc man to neizdarīt? Nu, lūk. Un mazliet arī par bieži pieļautām kļūdām, sniedzot atgrieznisko saiti. Šis ir gan no manas pašas prakses, gan no pētījumiem apkopots. Tātad jau minētais kļūda būtu tiesāt cilvēku, nevis darbību. Nu, tu esi sliņķis, nevis konkrēti pret sasniedzamo rezultātu. Šis nav izdarīts vai tam līdzīgi. Vai atgriezniskā saite ir izplūdusi, neskaidra, tātad tai jābūt ļoti konkrētai. Par to, ko par darbu teikuši citi, tātad vēlams neizplatīt baumas,
ieteikumi pa vidu pozitīvām atsauksmēm. Tātad hamburgera princips ļoti jāuzmanās, jo bieži vien cilvēki atceras labāko, ko viņi grib atcerēties. Tad mums svarīgi, lai skolēni tiešām uztver to, kas būtu arī jāuzlabo. Tātad arī izmantot vārdus vienmēr, nekad vai visi. Nekad nav tā, ka vienmēr, nekad nav tā, ka visi. Tātad sajaukt ar uzslavu, kritiku vai padomu, to mēs jau minējām. Tātad atgriezniskā saite, varētu teikt, nu, tādā žargonā lien psihoanalīzes laukā. Nu, tātad dažreiz gadās skaidrot cēloņus, kāpēc skolēns tur to ir izdarījis vai nav izdarījis, ka nu, viņam tur, nezinu, grūts periods dzīvē vai var cekot, mēģinam to skaidrot un atgriezniskā saitē iekļaujam šos psihoanalītiskos vai psiholoģiskos cēloņus. To nevajadzētu darīt. Tātad informācijas pārbagāta, iekļauj draudus, lai arī labi domātus. To nevajadzētu. Reizēm ir kārdinājums, ļoti skaidri pateikt, ja, kur jau seku, informēšana par sekām un reizēm robežojas ar draudiem. Bet tas nepalīdz skolēnam. Tāpat ļaujoties nepiemērotiem jokiem, tāpat atgriezniskai saitei nevajadzētu būt tikai un vienīgi jautājumiem, jo ko ar to darīt. Un tāpat arī jāuzmanās to atgrieznisko saiti, kas tiek sniegta publiski skolēnam. Jā, publiski mēs varam sniegt visai klasē, ja ir kādas tipiskas grūtības, par to mazliet vēlāk, bet jāuzmanās arī individuāli atgrieznisko saiti publiski. Nu, lūk. Nākamais jautājums. Kā tad formatīvie vērtējumi ietekmēs summatīvo vērtējumu? Par to mēs nedaudz runājām. Bet tātad mācību procesā saņemtie formatīvie vērtējumi neietekmē gada vērtējumu, taču kvalitatīva formatīvā vērtēšana mācību procesa gaitā nodrošina lielāku iespēju skolēna augstiem sasniegumiem. Un tātad, ja agrāk atzīmes lika gan par izglītojumā sniegumu mācīšanās laikā, gan temata noslēgumā, un tām bija līdzvērtīgs svars aprēķinot gala atzīmi, tā skaitā mājas darba vērtējumu ietekmēja gada vērtējumu nopaļošanu. Tad šobrīd tas ir citādi, jo skaidrs, ka sistemātiski mācoties skolēns sniegums uzlabojas un būtu jāvērtē tas, ko tad viņš ir reāli tajā tematā beigās sasniedzis. Nu, un šeit vēl neliela ilustrācija, atceroties no iepriekšējiem slaidiem, kāda var būt formatīvā vērtēšana, ko mēs katrā darbā varam pārbaudīt. Nu, tāda formuliņa varētu teikt. Un tad beigās arī mums ir summatīvais darbs. Vai skolēni vairs nevarēs uzlabot savu sniegumu? Tas ir jautājums, kas bieži vien tiek uzdots. Jāsaka, tā skolēni savu sniegumu var uzlabot nepārtraukti mācību procesa laikā. Tātad, ņemot vērā skolotāju vai klases biedru sniegto atgrieznisko saiti vai arī pašvērtējumu. Bet mācību snieguma summatīvā vērtējuma uzlabošana var notikt mācību gada beigās. Agrāk varēja labot tik vienu pārbaudas darbu, bet, zinām, ka tas nesekmē izglītojumos mācīties ikdienā un prasīja lielu papildu laika resursu no skolotājiem. Tātad noteikti mudinām skolēnus mācīties visu laiku ar līdzvērtīgu piepūli. Kādēļ nepieciešama un kā notiek svērtā vērtēšana? Tātad. Tas arī bija diezgan aktuāls jautājums no jums. Skolotājs mācību gada sākumā izstrādā tātad mācību priekšmeta vai mūsu gadījumā kursa vērtēšanas plānu, ietverot vērtējumu skaitu un katra vērtējuma svaru. Un vērtējuma svars atspoguļo piešķirto svarīgumu katram tematam un summatīvajam darbam. Vērtējumu svari var būt gan vienādi, gan atšķirīgi. Jāsaka tā, ka mūsu kursā kultūras pamati, tātad kultūras pamati kursu apguves laiks atšķiras, līdz ar to varam skatīties, varam sekot līdzi tam. Pirmais temats tam var atvēlēt aptuveni 27 stundas, tālāk bija, nemaldos, 20, tad bija 32 stundas, var sekot atšķiras. Bet skolotājs mācību gadu sākumā, piemēram, 10. B klasē, var nolemt arī īpašu uzmanību pievērst prasmei argumentēt. Un skaidrs, ka prasme argumentēt vajadzētu attīstīt ne tikai viena temata ietvaros, bet cauri visa gada garumā. Un šo prasmi tā arī var plānot, attīstīt visos 4 tematos
Un tā būtu jāiekļauj arī visu summatīvo darbu kritērijos, bet prasmei var piešķirt lielāku svaru gada noslēgumā, jo skaidrs, ka skolēnam ceturto reizi demonstrējot šo prasmi, vajadzētu jau to demonstrēt nu, augstākā līmenī. Nu, un te, piemēram, ja mums ir, pieņemsim, kopā 4 summatīvie darbi, bet visticamāk to būs vairāk, šis ir tikai piemērs. Tātad svari var atšķirties. Bieži vien pirmais darbs varbūt ir mazāks svars, kamēr skolēni vēl iesildās, iemācās, atjauno, atsvaidzina arī pašvadītas mācīšanās prasmes, un tad jau tālāk atkarībā no tā, kādu piepūli skolēniem paredzēts veltīt katram tematam. Nu, lūk. Un kā tad svērtos vērtējumus atspoguļo e-klases žurnālā? Tātad svars tiek aprēķināts automātiski, tā saucamajā pie zilās atzīmes mēs ieslēdzam svariņus, un tālāk e-klases žurnālā pārbaudas darbu kartītē ierakstām tad procentus. Un tā arī tad veidosies svērtais vērtējums. Te ir svarīgi atcerēties, ja kurs tiek īstenots 2 gadu laikā, tad 100% tā tad ir jāplāno visam gadam. Tātad procenti arī sadalās ne tikai, ja ir 2 gadus katru gadu, nebūs 200% kopā, bet 100% attiecas uz visu kursu kopumā. Vai skolēnam ir iespēja uzlabot vērtējumu mācību gada beigās? Jā, skolēnam ir iespēja rakstīt kombinēto pārbaudas darbu, bet šis pārbaudas darbs nav obligāts visiem skolēniem. Viena versija ir, ja, piemēram, mācību vērtējums atšķiras, nu, ne atšķiras, bet izšķiras, piemēram, ir 5,5. Vai, ja skolēns ir izteicis vēlēšanos uzlabot gada vērtējumu, kas tad notiek? Tad skolēnam tiek piedāvāts kombinēts pārbaudas darbs, kas ietver būtiskākos sasniedzamos rezultātus no visa apgūtā kursa, kombinēts tādēļ, ka skolotājs var izvēlēties tātad, kurus sasniedzamos rezultātus tad skolēnam būtu jādemonstrē to sasniegšana. Un skola ievēro noteiktu mācību gada sākumu, beigu un brīvdienu laiku, kas nozīmē, ka šo darbu nerakstām brīvlaikā vai vasaras vai rudens vai pavasara, bet mācību laikā. Un skola var noteikt atšķirīgu laiku vērtējumu uzlabošanai mācību gada beigās arī klasēm, kuras kārto valsts noslēguma pārbaudes darbus. Tātad atkal ar šo vajadzētu tikt skaidrībā skolas ietvaros, jo situācijas var būt ļoti dažādas. Kā rīkoties izglītības iestādēm, ja skolēns ilgstoši kavē skolu? Nu, tātad īsā atbilde būtu, ka pasākumi un pēc pārbaudījuma skolēnu pārcelšanai nākamajā klasē pamatizglītības pakāpē tiek īstenoti atbilstoši līdzšinējai kārtībai. Tas uz mums neatiecas, bet to ir labi zināt. Bet tā tad būtībā skola rīkojas atbilstoši iekšējiem noteikumiem. Un, ja skolotājiem nav iespējas objektīvi novērtēt skolēnu sniegumu, tad tiek piedāvāts minētais kombinētais darbs mācību gada noslēgumā, taču, ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ kavējas vairākus summatīvos pārbaudas darbus, tad pedagogs, saskaņojot ar izglītības iestādes vadību, var veidot kombinētu summatīvo pārbaudas darbu par vairākiem tematiem, pielāgojot šī darba īpatsvaru mācību priekšmetā. Tātad, tad katrs gadījums būtu jāskatās. Atbilstoši, protams, skolas iekšējai kārtībai. Vai viena temata ietvaros var būt vairāki summatīvie pārbaudas darbi? Jā, jo, piemēram, kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā mūsu pirmais temats kursā kultūras pamati ir veselas 27 stundas. Protams, ka mēs šo stundu laikā varam īstenot vairākus summatīvos darbus. Tāpat drīkst arī apvienot tematus. Ir, piemēram, mācību priekšmeti, kur ir ļoti daudz tematu, un tad ir iespējams tos apvienot. Tas uz mums neatieksies visticamāk, bet to ir labi zināt. Piemēram, tematā kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā summatīvais darbs par kultūras izpratni un izpausmēm
Piemēram, darbs ar testu par kultūras jēdzieniem un to saistību ar skolēnu pieredzi varētu būt pirmais summatīvais darbs. Otrais varētu būt par kultūras vajadzībām un ieradumiem, kā arī par kultūras pieprasījumu un piedāvājumu savā apkaimē. Un trešais summatīvais darbs varētu būt par savas kultūras pieredzi, jeb pirmais darbs kultūras dienas grāmatā. Par to, kā tas var reāli izskatīties, tad šī semināra noslēgumā dosimies tālāk. Jautājums par solo taksonomiju. Vai summatīvajā pārbaudes darbā ceturtajam solo līmenim ir jābūt 7 līdz 8% apjomā? Jāsaka tā, ka šie procenti ir aptuveni, bet galvenais, par ko mums ir jāpārliecinās, veidojot summatīvo darbu, vai ir iekļauti uzdevumi, kas dod iespēju demonstrēt sniegumu dažādos izziņas līmeņos. Tātad šo noteikti uztveram aptuveni. Tas var atšķirties arī dažādos tematos. Un, piemēram, runājot atkal par minēto mūsu pirmo tematu, tad solo viens līmenis summatīvajā darbā varētu būt skolēns pilda testu par kultūras jēdzienu izpratni. Un tad atbild uz jautājumiem par mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem un kultūras definīciju. Solo 3 līmenis jau būtu, ka skolēns izvēlas vienu laika periodu vēsturē un analizē, piemēram, mūzikas, teātra un mākslas izpausmes tajā. Un 4. solo līmenis, kur jau, teiksim, tas ir augstākais izziņas līmenis, skolēnam būtu jāinterpretē izvēlētā laika perioda vērtības mākslā saistībā ar savām vērtībām. Un atceroties un atsvaicinot nedaudz atmiņā, kas tad solo taksonomija ir, tā ir tāda sistēma, pēc kuras mēs varam saprast, vai mēs esam iekļāvuši summatīvajos darbos dažādu izziņas līmeņu uzdevumus skolēniem. Un te mazliet tāds neliels špikers, jeb atgādne. Tātad aplīts nozīmē nulīte, tur nekas nenotiek. Arī tā reizē mums var būt, ka skolēni neko neuzraksta. Bet pirmais līmenis tas varētu būt, ka skolēns prot nosaukt, atpazīt, citēt kaut ko no satura. Tālāk jau sarežģītāk būtu, ka viņš izmanto vairākus elementus, tātad tos klasificējot, sarindojot, aprakstot, atlasot, raksturojot. Un trešais līmenis, kur skolēns jau dažādus elementus savieno, būtu, kur viņš analizē, argumentē, salīdzina, kritizē, skaidro cēloņus, secina un visbeidzot, kur viņš tā teikt, jau vispārina savas zināšanas, jau saslēgtās zināšanas, vairāk elementu kopumu jau vispārina, tātad viņš rada kaut ko jaunu, vispārina, veido hipotēzi, reflektē, izgudro, izveido un tam līdzīgi. Tātad tas tāds atgādinājums, kas mums var palīdzēt izveidot tiešām kvalitatīvu summatīvo pārbaudas darbu. Jā, vai summatīvajā vērtējumā var iekļaut attieksmi, vai mājas darbi ietekmē temata gala vērtējumu? Te jāsaka tā, ka skolotāja izliktie vērtējumi atspoguļo skolēna sniegumu pret sasniedzamo rezultātu konkrētajā brīdī, un tie neietver skolēna uzcītību, piemēram, pierakstu kultūru, uzvedību, mājas darbu izpildi, mācību individuālo piederumu, nesamību un tam līdzīgi. Bet skolotāji var vienoties par atbilstošiem risinājumiem, kā klases un izglītības iestādes līmenī atsevišķi no vērtējumiem par skolēna, tātad sniegumu pret sasniedzamiem rezultātiem, atspoguļot skolēnu mācīšanās ieradums un aktivitātes stundās. Ko tas nozīmē? Piemēram, e-klasē ir uzvedības žurnāls, kurā tad var regulāri fiksēt, informējot gan skolēnus, gan vecākus, kas atspoguļo, piemēram, skolēna iesaisti stundās, uzvedību, uzcītību, rūpību un tā tālāk. Tas nepiemērs, vai varētu teikt, sliktais piemērs būtu līdzās prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas sasniedzamajos rezultātos, iekļaut kritēriju, piemēram, arī par darba rūpību, vai tas ir arī ņemts no reāliem piemēriem, piemēram, patīkami paņemt tavu pierakstu klādī rokās. Tam vajadzētu būt atsevišķi. Lūk, un vai visi formatīvie vērtējumi ir jāatspoguļo e-klasē? Formatīvā vērtēšana kā tāda, kas ir process, ir neatņēmama mācību stundu sastāvdaļa, taču visi vērtējumi noteikti nav jāatspoguļo skolvadības sistēmā. Vajadzētu būt vismaz vienam, un
Ideālajā gadījumā skolēniem vajadzētu saņemt atgrieznisko saiti par paveikto stundās katru reizi, bet to var darīt dažādi. Un te arī tas, ko es jums iepriekš minēju un solīju, ka noteikti nav katru stundu jāraksta katram skolēnam individuāli atgriezniskā saite. Mēs kā skolotāji esam profesionāļi un redzam un secinām no novērojumiem arī stundas gaitā, varbūt kas tipiski šai klasei visvairāk varbūt klibo. Un tad mēs varam sniegt, piemēram, mutisku atgrieznisko saiti visai klasei. Mēs varam sniegt arī mutisku atgrieznisko saitu katram atsevišķi, teiksim, mācīšanās procesa laikā. Tāpat skolēni var veikt arī savstarpējo vērtējumu mutiski vai rakstiski. Nu, un, protams, skolēnu pašvērtējums. Un, protams, joprojām aktuāli arī skolotājs var sniegt rakstisku atgrieznisko saiti. Tā ir ļoti efektīva, sevišķi, ja skolotājs paredz un stimulē skolēnus to arī izmantot. Nu, jā, un visbūtiskākais šeit būtu atcerēties tātad kvalitatīvas atgriezniskās saites principus, kurus varat atsvaidzināt sev atmiņā šajā pašā prezentācijā iepriekš, un arī tā esmu ievietojusi saiti, kur var izlasīt rakstu. Tā, nu lūk, tās bija atbildes uz jūsu jautājumiem. Diezgan ātri, diezgan strauji, bet noteikti varat pie šīs prezentācijas atgriezties tur, kur ir ievietotas saites un piemēri pie tām vēl pakavēties ilgāk. Bet, protams, ir arī metodiskie materiāli par vērtēšanu, ko ir vērts pa laikam atvērt, palasīt, atsvaidzināt savu izpratni. Un tie tad ir minēti šeit. Nu, lūk. Un šobrīd man atkal jums jautājums, vai jums izdevās jau fiksēt kādas atziņas, idejas un jautājumus? Un šobrīd tad es atkal iekopēšu šo saiti mūsu tērzētavā, arī tiem, kas varbūt ir pievienojušies vēlāk, lai jūs varat ar to dalīties, un tas mums būs ļoti, ļoti noderīgi pēc tam plānojot atbalstu jums turpmāk. Tātad šo lūdzam izdarīt, un tātad, ja jūs piefiksējat kādas atziņas, idejas, jautājumus, tad visērtāk droši vien to darīt paralēli elektroniski, bet varat arī ar roku. Pēc tam varat arī nofotografēt savu roku rakstīto un ievietot kā fotografiju. Galvenais, lai jūs dalāties ar to, kas jūs nodarbina. Nu, lūk. Un šobrīd, kad mums ir atlikušas vēl 35 minūtes līdz mūsu semināra beigām, ķersimies klāt, tai varētu teikt, tai praktiskākajai daļai, ja tai gaļai. Es pieļauju, ka varbūt tas ir kaut kas, ko jūs gaidāt visvairāk. Un tā tad viena tematiskā plāna piemēra analīze, un tajā būs iekļauta formatīvā, summatīvā vērtēšana un snieguma līmeņu apraksti, kā arī jūs redzēsiet, tur būs viena summatīvā darba piemērs. Un domājot par to, kā būtu šo analīzi veikt visefektīvāk, es jums piedāvāju šodien kopā tātad veikt šādu lietu. Tātad. Pavisam drīz es iekopēšu saiti uz šo dokumentu. To droši varat lejuplādēt. Lūdzu, neko nerakstiet šajā dokumentā iekšā. Tātad vai nu lasiet, vai nu lejuplādējiet. Un jūsu uzdevums būs izlasīt 3 kolonnas. Izskatīsies šis dokuments diezgan garš, bet skaidrs, ka tabulā iekļauts teksts ļoti izplešs. Līdz ar to neuztraucieties. Un tā kā jūs visticamāk esat pazīstami jau ar pirmo tematu un jums jau ir pamatīgas priekšzināšanas, tad īstenībā lasīšana veiksies diezgan ātri. Tātad jūsu uzdevums būs izlasīt tematisko plānu, jeb temata plānojuma, 3 kolonnas. Tātad stundā sasniedzamos rezultātus, uzdevumus, lai virzītos uz sasniedzamiem rezultātiem, un tātad pierādījumus, ka sasniedzamie rezultāti kā ir sasniegti un kritērijus. Lasot šīs 3 kolonnas, lūkšu jūs sev piefiksēt, vai un kā jūs redzat, kā tajā atklājas formatīvās un summatīvās vērtēšanas saistība.
Un tāpat lūkšu arī jūs pievērst uzmanību summatīvajam darbam un paskatīties, kā jums šķiet, vai tajā ir visi solo taksonomijas līmeņi, tātad vienkārši dažādi izziņas līmeņi. Un, protams, vēlams piefiksēt kādas idejas jums, kā vēl varētu mācīt un vērtēt šo tematu, ņemot vērā tos pašus sasniedzamos rezultātus. Ar to būs iespēja īsi dalīties. Mēs esam diezgan daudz, lūkšu jūs brīvi pēc tam kādu dalīties ar savām idejām, pārdomām, atbildēm uz šiem jautājumiem. Tā teikt, lai aizsāktu kopīgu domāšanu, jo šim dziļāk mēs pievērsīsimies tālāk mācīšanās kopienās. Un tā tad vispirms parādīšu, kā tas izskatās. Tā tad vispirms iekopēšu gan saiti un lūkšu arī ziņot, tā, vai jūs tiekat klāt. Un tikmēr atvēršu un parādīšu arī, kā tas izskatās, lai mēs visi esam droši, ka esam tikuši pie pareizā tātad dokumenta. Tātad dokuments izskatās šādi, cik dokuments tāds plānojums. Un uzreiz saku, ka tā ir tikai viena versija, kā to var darīt. Tā nav obligāta. Un ko mēs redzam? Tātad 3 kolonas ir tās, kas ir ar balto fonu. Stundā sasniedzamais rezultāts, uzdevumi, lai virzītos uz sasniedzamā rezultāta sasniegšanu, un pierādījumi, kas liecinās, ka rezultāts ir sasniegts, un kritēriji. Pagaidām izmantojamos resursus, metodiskos komentārus varam nelasīt. Tās ir versijas, kur meklēt materiālus, papildināt, pielāgot šo tematu. Bet šobrīd vienkārši iepazīstamies ar vienu no iespējamajām versijām. To ir arī apstiprinājuši vairāki skolotāji, un tas ir radies sadarbībā ar reāli skolotājiem, kas šo kursu māca un pasniedz. Un tātad uz ekrāna es jums parādīšu vispirms, ka beigās jūs redzēsiet arī snieguma līmeņu aprakstus, veselus 3, ko jūs droši varēsiet izmantot, pielāgot savām vajadzībām. Tātad tie ir šeit. Un pašās beigās tātad ir summatīvā darba piemērs, arī ar iekrāsotiem sasniedzamiem rezultātiem. Tātad vispirms, ko vēlējos jums teikt, ka noslēdzoties šim semināram, kurš, protams, ir par īsu, bet mēs vēl turpināsim tikties, mēs pieskārāmies, manuprāt, formatīvās, summatīvās vērtēšanas saistībai. Vismaz domas par to, manuprāt, var sākt raisīties. Tāpat arī solo taksonomiju minējām, kombinētie pārbaudas darba mācību gada beigās, arī par to mums bija slaidi, tāpat arī par svērtajiem vērtējumiem, un efektīva atgriezniskā saite bija pat atsevišķi, kā atceramies, slaidi, kas atgādina, kāda tā ir, un pārbaudas darba piemēri. Viens ir iekļauts Google dokumentā, ar ko tad mēs šodien arī strādājam. Kā vērtēt radošu darbu? Tātad digitālie rīki pārbaudas darbu labošanai un vispār mākslīgais intelekts, kā arī snieguma līmeņa aprakstu veidošana ir mūsu turpmākajā darba kārtībā. Un tātad kāda tā tuvākajā laikā tiek plānota? Tātad metodiskais atbalsts turpmāk. Mācīšanās kopiena pirmā būs jau 25. februārī tiešsaistē, un pirmais temats, ko mēs aplūkosim, tātad no jūsu iepriekš jau aktuālajiem jautājumiem, būs snieguma līmeņa aprakstu veidošana un vai pielāgošana savām vajadzībām. Tātad tur aicināšu vispirms, dalīsimies, sapratīsim, kā mēs strādājam mācīšanās kopienās, tad mēs arī aplūkosim snieguma līmeņa aprakstu veidošanas principus un, protams, dalīsimies pieredzē. Mācīšanās kopienas ir ļoti tādas svarīgas un atšķirīgas ar to, ka tur mēs paši izvirzīsim tālākos mērķus un paši arī strādāsim un dalīsimies ar piemēriem. Tātad mācīšanās kopienu kvalitāte būs atkarīga no mums pašiem. Tas nav ne seminārs, ne lekcija, kur kāds nāks, teiksim, un no malas vai no augšas vai no sāna vai vēl kaut ko stāstīs, bet tie būsim mēs paši. Tālāk digitālās skolotāja istabas arī drīzumā martā varētu tikt mūsu digitālā skolotāja istaba atvērta Skolo LV vidē, kur būs jaunumi un aktualitātes, materiāli, diskusijas fórumā, un mums Kultūra Māksla 2 agrāk
darbojās grupa Facebookā, tad šobrīd tās Facebook grupas mēs plānojam pārnest uz mūsu profesionālo vidi, jo Facebookā arī visi nav. Tātad skolo LV vidē mēs dalāmies, uzdodam jautājumus, paši uz tiem atbildam un tam līdzīgi. Tāpat tuvākajā laikā plānoti arī tuvākajos mēnešos semināri par mākslīgā intelekta iespējām izglītībā. Tāpat arī pieredzes apmaiņa par vērtēšanu. Un iespējams būs arī konsultatīvais atbalsts. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, ko jūs nevarat atrast savas skolas vērtēšanas nolikumā, un ir joprojām bažas un tam līdzīgi, tad organizēšu reizi mēnesī iespēju pieslēgties tiešsaistē un mums parunāties un uzdot jautājumus. Es domāju, ka tas būtu visefektīvāk. Tad mēs uzreiz, ja ir varu padalīties ar jums, kas ir tieši specifisks jums, un tātad šie datumi arī tuvākajā laikā tiks izziņoti. Tātad tāda veida metodiskais atbalsts ir plānots tuvākajos mēnešos. Nu, lūk, un šobrīd tad lūdzu jūs vēlreiz, ja ir kaut kas palicis nepieteikts un neuzrakstīts, tad pievienot savas atziņas, idejas, jautājumus Google dokumentā. Jā, tātad to es šobrīd lūdzu jūs izdarīt. Jā, un tad, nu, visbeidzot, skatos, ka mums jau ir 4 minūtes pāri 5, tad atgādināšu, ka mūsu seminārā sasniedzamie rezultāti bija iepazīties, nu, vismaz sākt iepazīties, tāpat arī apzināt valsts metodiķu komandas lomu pedagoģu atbalstā, aktualizēt pilnveidoto vērtēšanas vadlīniju principus, modelēt formatīvo un summatīvo vērtēšanu ar piemēru viena temata ietvaros un apkopot secinājumus par to, kas būtu darāms turpmāk. Nu, manuprāt, mums izdevās daļēji iepazīties. Es ticu, ka tas būs process vēl turpmāk. Daļu no jums jau es pazīstu, un man prieks jūs redzēt. Jau atpazīstu pēc uzvārdiem un arī pēc sejām. Daļu vēl nē, tas mums vēl priekšā. Tātad par valsts metodiķu lomu slīdu, ja gadījumā jums vēl ir jautājumi, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, un arī līdz ar to, ko mēs nedarām, tad šī prezentācija sākumā jums to var atbildēt. Tātad pilnveidoto vērtēšanas vadlīniju principi arī ir pieejami tur, un vēl joprojām, un arī saites par vērtēšanu. Tātad dažādi materiāli arī pieejami šajā prezentācijā. Nu, modelēt formatīvo un summatīvo vērtēšanu ar piemēru un analizēt pirmo tematu vienu. Ne obligāti ideālu, ne labāko, bet vienu temata plānojumu jūs varat arī turpināt. Droši izmantojiet, pielāgojiet savām vajadzībām. Mēs šim piemēram visticamāk turpmāk pievērsīsimies arī mācīšanās kopienās, vienkārši kā vienam piemēram, no kā atspērties. Un secinājumi tiks apkopoti mūsu Google failā, Google dokumentā, un no tā tad arī mēs secināsim Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kas būtu darāms turpmāk un kā vislabāk jums būt noderīgiem. Nu, lūk. Un tad šobrīd aicinu jūs un novēlu jums, lai jums izdodas izvairīt savu gardo zupu. Katram tā būs citāda. Katram būs pieejami atšķirīgi resursi, materiāli, gan fiziski, gan garīgi, emocionāli, dažādi resursi. Tāpat mums ir arī dažādas gaumes un dažādas garšas un tā teikt vārīšanas, jeb mācīšanas stili. Un es novēlu, lai mums izdodas garda un uzturvielām bagāta zupa sev un saviem skolēniem. Un šodien tad saku jums lielu paldies par piedalīšanos. Un ļoti ceru jūs satikt mācīšanās kopienās un turpmākajos mūsu organizētajos pasākumos. Paldies!